Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Klausieties Dieva svētos vārdus, kas rakstīti Lūkas evaņģēlijā 21. nodaļā. Kad daži norādīja uz templi Jeruzālēmē, cik bagāti tas greznots skaistiem akmeņiem un ziedotām dāvanām, Jēzus sacīja: nāks dienas, kad no tā, ko jūs te redzat, ne akmens uz akmens nepaliks, ka nenopostīs. Tad viņi tam vaicāja: mācītāji, kad tas notiks? Un no kā lai mēs vērojam, ka tas sāks piepildīties? Viņš sacīja: pielūkojiet, ka jūs nepieviļ, jo daudzi nāks manā vārdā un sacīs: es tas esmu, un laiks ir atnācis, bet nesekojiet viņiem. Un kad jūs dzirdat par kariem un dumpjiem, nebaidieties, jo visam tam vajag pa priekšu nākt, bet tūliņ vēl nav gals. Tad Jēzus sacīja: tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti, lielas zemestrīces būs, kā arī bats un mēris vietu vietām, šausmu parādības un lielas zīmes no debesīm, bet vēl priekš tam tie savas rokas pacels pret jums un vajās jūs, nododot jūs sinagogās un cietumos, vedot jūs ķēniņu un valdnieku priekšā mana vārda dēļ. Viss tas nāks, lai jūs nodotu liecību. Tad apņemieties savās sirdīs, nerūpieties iepriekš, kā jūs aizstāvēsieties, jo es jums došu vārdus, došu gudrību, kam visi jūsu ienaidnieki nevarēs pretī stāvēt. Pat vecāki un brāļi, radi un draugi jūs nodos, un dažus no jums nonāvēs, un visi jūs ienīdīs mana vārda dēļ. Tomēr neviens mats no jūsu galvas nepazudīs. Ar savu izturību jūs iemantosiet sev dzīvību. Bet, kad jūs Jeruzālemi redzat karaspēku ielenktu, tad ziniet, ka viņas izpostīšanas brīdis ir pienācis. Tad, lai tie, kas ir Jūdejā, bēg kalnos, kas ir pilsētā, lai iziet ārā, un kas ir uz laukiem, lai neiet pilsētā, jo tās ir atriepšanas dienas, lai piepildās viss, kas ir rakstīts. Vai grūtajām un zīdītājām tajās dienās, jo lielas briesmas nāks pār zemi un dusmas pār šo tautu. No zobena asmens tie kritīs un kā gūstekņus tos aizvedīs pie tautām. Un tautas samīs Jeruzālemi, tiekams viņu laiki būs piepildīti. Pēc tam būs zīmes pie saules, mēnesis, zvaigznēm. Tautas virs zemes būs neziņā, kur palikt, jo jūra kauks un celsies, un cilvēkiem sirds pamirs izbailēs, gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē, jo debesu stiprumi sakustēsies. Un tad redzēs cilvēka dēlu nākam padebesī lielā spēkā un godībā. Kad tas sāks piepildīties, tad stipriniet un celiet uz augšu savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojās. Āmen. Nāc svētais gars, nāc apgaismo mums tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga un svēta patiesība. Āmen. Mīļā draudze, mēs esam baznīcas gada noslēguma fāzē. Un kā jau baznīcas gada beigās pierasts, mēs arī lasām par beigu laikiem. Un šos beigu laikus mums ir svarīgi atgādināt un likt tos pie sirds, jo viss patiesi iet uz lielo tiesu. Lielā tiesa jau notiek. Mēs varam teikt, lielā tiesa jau ir notikusi. To visu mums ir jāmācās no šiem brāzmainajiem Jēzus vārdiem, kurus tikko lasījām un klausījāmies. Īpaši, kad mēs vērojam šīs te zīmes, kad mēs piedzīvojam
arvien nemierīgākus laikus, kad mēs pieredzam konfliktus un sabiedrības sašķeltību, kad arī ticīgajiem pienāk arvien grūtāki laiki un ticības dēļ jāpiedzīvo arvien lielākas nepatikšanas. Un mums ir nemitīgi jāklausās par kariem, par dumpjiem, kad tauta ceļas pret tautu, kad valsts ceļās pret valsti, un liekas pati daba ar savām nopūtām, ar saviem satricinājumiem biedē un baida cilvēku prātus, tad nešaubieties, tas nav nekas cits kā Dieva tiesa. Tas ir beigu sākums, kā liecina svētie raksti. Un mums šīs lietas jau laikus ir jāpārdomā, lai kad mēs nonāksim šo nebūšanu seismiskajā epicentrā, kad visas sirdis pamirs izbailēs, gaidot lietas, kas notiks visā pasaulē. Kā Jēzus saka, paši debesu stiprumi kustēsies. Tad, lai mēs esam šajā brīdī modri, lai esam gatavi, lai esam ticības un paļāvības pilni, lai tā kunga diena mūs nepārsteidz, kā viņš citā vietā saka, kā zaglis naktī, lai nepieķer mūs garīgi guļam. Šie brīdinājumi mums ir ļoti nepieciešami, jo mēs esam ļoti līdzīgi tiem pašiem pirmajiem mācekļiem, par kuriem tikā lasījām, kuri dzīvoja tā kā pa sapņiem. Viņi nesaprata, viņi pārprata, viņi izvēlējās redzēt un dzirdēt tikai to, ko paši vēlējās. Un kā toreiz, kad strauji tuvojās Jeruzalemes izpostīšana 70. gadā, par ko toreiz runāja un jūsmoja mācekļi, atceraties, redzi kāds templis, cik bagāti greznots ar akmeņiem, skaistiem, ziedotām dāvanām, izgreznots, un mēs prasām, vai tiešām pēc visiem Jēzus runātajiem vārdiem tas ir tas, ko viņi izvēlās redzēt. Pats Dieva dēls bija nācis viņu vidū, runāja, mācīja, atklāja tiem brīnumaino debesu valstību. Patiesais Dieva templis bija viņu priekšā, Jēzus. Un ko mācekļi? Mācekļi jūsmo par greznajiem akmeņiem, kā tādi nelabojami estēti. Kas cits tas ir, ja ne grēcīgā, nesaprātīgā daba, kas atsakās redzēt Dieva tiesu, bet krīt savu nīcīgo spriedumu gūstā, akmeņi, greznums. Un arī mēs jūsmojam un apbrīnojam to, ko paši ceļam un būvējam. Mēs paļaujamies uz pašu cilvēciskiem risinājumiem. Mēs liekam cerību uz politiku, ekonomiku, partijām, personībām, institūcijām. Mēs gribam jūsmot, ak spēks, ak greznums. Mūsu grēcīgai dabai tā ir nelāga tendence, ka pat vislabākās lietas, vislabākās Dieva dāvanas, un visur apkārt mums ir, visas šīs institūcijas un visas šīs lietas ir labas Dieva dāvanas, bet cilvēki to pārvērš par elkiem, par viltus paļāvības objektiem, un no šiem elkiem cilvēku sirdī nav tik viegli atbrīvoties. Tā vietā, lai nožēlotu savu aplamo cerību un paļāvību uz šīs pasaules lietām, cilvēks mēģina izspiest no šīs pasaules tik daudz, cik vien iespējams. Bet ko Jēzus saka, ko Jēzus atbild par šo mācekļu jūsmošanu? Viņš saka, nāks dienas, kad no tā, ko jūs šeit redzat, ne akmens uz akmens nepaliks, ko nenopostīs. Tik skarbi Jēzus atvēsina viņus. Jā, viņš runā par pēdējo laiku lielo tiesu, kas notiek,
šai pasaulē. Viņš saka, skatieties apkārt un vērojiet zīmes, kā brūk iepriekš stipri un nesatricināmi akmeņi, ka cilvēkam agri vai vēlu būs tas jāmācās, kā paiet šīs pasaules kārtība, kā šīs pasaules godība ir spoža tikai vienu mirkli, kā viss sāk drīz šķelties, drupt un grūt, ko cilvēks cēlis. Tāpēc Jēzus brīdina: uzmanieties, nepievilieties, nebīstieties. Šīm lietām ir jānotiek, elkiem ir jātop sagrautiem. Tas, ko cilvēki cēluši, apbrīnojuši un apjūsmojuši, tas nepastāvēs lielajā tiesā. Pastāvēs tikai Dievs un viņa svētie vārdi. Tikai tie pastāvēs mūžīgi, un pastāvēs tie, kas paļāvušies uz šiem vārdiem. Tas ir īpaši svarīgs vārds ticīgajiem – uzmanieties, nepievilieties un nebaidieties. Tā ir Dieva tiesa, kas notiek. Tā ir Dieva tiesa, kas atklājās. Šai tiesai ir jāatklāj, kas stāv uz stipra un droša pamata un kam ir jāsakrūst šīs pasaules viļņos. Nemaz nešaubieties, viļņi būs daudz, viļņi būs lieli, un cilvēciskie spēki nepalīdzēs cilvēkiem pastāvēt pret tiem. Tomēr viņš saka, nebaidieties, tam tā ir jānotiek. Šīs pasaules elkiem ir jātop apgāstiem, tiem ir jātop atklātiem kā nederīgiem. Bet kristiešiem tā visa vidū ir jāpastāv ar evaņģēlija liecību uz lūpām, ar patiesības vēsti savās sirdīs, stipri turoties pie Dieva vārdiem un sakramentiem. Tātad šai tiesai ir jānotiek, ir jātop tiesātam grēkam, elkiem un cilvēciskai lepnībai, kur nostājas pret Dievu. Nav šaubu, Dieva tiesa notiek, un šī tiesa ir vērsta pret grēku. Tā tas ir noticis jau kopš pašiem iesākumiem. Kad cilvēki krita grēkā, Dievs sūtīja šai pasaulē plūdus, milzīgus plūdus, visaptverošus. Mēs tos saucam par Noasa plūdiem, kas bija domāti nomazgāt pasaules sataisīto nešķīstību un netīrību. Šie plūdi izpostīja visu pasauli. Tie bija sods par grēkiem. Tomēr ar šādu sodu grēks vēl netika uzvarēts. Plūdi plosījās un postīja, tomēr cilvēka sirdi tas nespēja izmainīt. Tāpēc, ka grēks ir tā dziļā cilvēces samaitātība, ko cilvēks dziļumos nespēja pats sevi uzveikt. Un grēka tiesas dēļ notiek visas šīs uzskaitītās zīmes. Visas šīs zīmes, par ko mēs lasījām, tās tiešāk vai netiešāk ir atvasinātas no cilvēka grēka, no cilvēka samaitātības. Pret šo visu notiek lielais karš. Dievs tiesā grēku, un citādi tas nevar būt. Tāpēc šī pasaule nevar pastāvēt tāda, kāda tā ir. Grēks ir lemts bojājai, un visas zīmes par to mums nemitīgi atgādina. Grēks un bezdievība nepastāvēs mūžīgi. Visa pretestība Dievam ir lemta iznīcībai. Tāpēc nebrīnīsimies par Jēzus vārdiem, par šīm sabiezinātajām krāsām. Šī tiesa, šī ārējā tiesa nāks un notiks, un viņa jau notiek. Bet paldies Dievam, ir kāda cita tiesa, iekšējā tiesa, kas jau ir notikusi. Dieva dēls ir nācis uz tiesu. Viņš ir nācis, lai izcīnītu vienīgais par mums visiem šo grēka un ļaunuma cīņu, un viņā vienīgajā grēks tiek uzveikts un iet bojā. Tātad ir šī ārējā tiesa, kas notiek pasaulē.
Un ir šī iekšējā tiesa, kas notiek caur Kristu. Kur notiek šī ārējā tiesa, tur Dievs akmeni uz akmeni neatstāja. Bet visas šīs tiesas vidū Dievs spriež kādu citu tiesu. Viņš liek kādu stūrakmeni svētai brīnišķīgai celtnei, savai baznīcai, savam dievišķajam templim. Viņš liek stūrakmeni, kā viņš kādā vietā saka, akmeni, ko namdari atmetuši. Tam ir jākļūst par mūsu pestīšanas stūrakmeni. Un tāda ir Jēzus loma šai pasaulē. Šī pasaule patiešām viņu atmeta, šī pasaule viņu atraidīja. Un tā joprojām turpina darīt to pašu. Bet namdaru atmestais akmens ir mums kļuvis par pestīšanas stūrakmeni. Golgātas krustā piesistais un atmestais, viņš par mums visiem mira un augšām cēlās. Viņš cīnījās lielo cīņu pret grēku un nāvi un uzvarēja. Tagad mēs visi savu dzīvi, savu ticības būvi varam būvēt uz viņa. Viņā mūsu grēks ir izdeldēts un piedots. Tātad tā ir patiesā tiesa krustā, kas ir nākusi kā žēlastības tiesa. Tie ir patiesie plūdi, kas ir žēlastības plūdi, kas ir notikuši mūsu kristībās. Jo kristībās mēs netiekam sagrauti, bet tiek sagrauts mūsu grēks. Caur Jēzus krusta upuri mūsu grēks, mūsu elkdievība tiek sagrauta un nomazgāta, lai mēs ietu brīvi un svētīti ar piedotiem grēkiem, lai mēs ietu no Dieva spēku uz Dieva spēku un sāktu dzīvot labāk. Tā ir Dieva žēlastības tiesa, kurā Jēzus dēļ viņš ir spriedis mums par labu. Tā ir iekšējā tiesa, kurā mēs dzīvojam. Tagad par tevi vairs nesaka, tu esi vainīgais, bet tu esi apžēlotais. Tagad par tevi vairs nesaka, tu esi nolādētais, bet tu esi svētais un attaisnotais. Tu esi Kristū jauns radījums. Tā ir Dieva žēlastības tiesa, kas jau ir notikusi un jau ir pasludināta. Kā kristīts, tu esi ietērpts Kristū, tu esi ietērpts viņa svētumā, tā kā vairs nedzīvo tu un tavi grēki, bet Kristus dzīvo tevī. Tā Dieva tiesa ir apsegusi tavu grēku pulku, un Dieva vārds tev saka, nebīsties. Kristū tu esi jauns radījums. Atcerieties par šīm divām tiesām. Ir ārējā šīs pasaules tiesa, kas notiek, un ir šī iekšējā tiesa, ticības, ar kuru mēs varam pastāvēt cauri šīm te pasaules trakumam. Un tam pasaules trakumam ir jānotiek, jo tā kunga diena taču nāk, kad zeme dreb un ūdeņi bango, kad cilvēki to pievilti, kad spēki un varas sāk brukt. Tomēr Dieva vārds tev saka, nepadodies izmisumam. Ne mats uz tavas galvas nepazudīs, un ar savu izturību tu iemantosi sev dzīvību. Tā saka Jēzus apsolījums. Jūs vairs neesat pirmspēku varā. Jums nav jākaunos par to, kas jūs esat Jēzu Kristu. Jums par savu dzīvību nav jāuztraucās. Viņš saka, celiet augšup savas galvas, priecājieties, līksmojieties. Tā kunga diena nāk un jūs atpestīs. Dieva valstība ir tuvu. Un tāpēc mums ir jāvēro šīs ārējās zīmes, šīs pēdējo laiku zīmes. Bet mums tās nav jāuztver personīgi. Lūdzu, nedomā, ka tas kungs no tevis ir novērsies, ka tas kungs būtu pagriezis tev muguru, bet tici tai klātbūtnei, kas ir vārdos un sakramentos un šeit baznīcas vidū. Viņš ar tevi
ir cieši savienots, un viņš ir tik ciešā draudzībā, ka jūs esat nešķirāmi. Un Dievs savos vārdos to jums nemitīgi atgādina. Viņš tevi ne tikai nepamet, bet viņš tavus soļus dara arvien stiprākus, tavas gaitas drošākas. Tad, kad tu nezināsi, ko teikt un ko darīt, viņš tev dos īstos vārdus, ko teikt. Viņš tev dos īstos darbus, ko darīt. Viņš tevi stiprinās, ka tu nenomaldīsies. Tādi ir Dieva vārdi. Tāds ir Dieva vārda tvēriens pār tavu dzīvi. Debesis un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs, saka Jēzus. Kad mēs klausījāmies šos pēdējo laiku aprakstus, šos vārdus, tie ir drūmi, tie ir grūti. Un šādos laikos cilvēkiem ir tendence vai kārdinājums iekrist šīs pasaules rūpēs un raizēs. Viņi ir kārdināti uz visādu dullumu, uz dzeršanu, dzīrošanu, uzdzīvošanu, ēd, dzer un līksmojies, cik tev ir atlicis. Bet tu, mīļais kristieti, nedari tā. Tev ir jāgaida, tev ir jācer uz kaut ko labāku. Un šis labums jau nāk, tā kunga diena jau nāk. Tā kunga diena nāks un iestāsies pēkšņi. Tā nāks nevis ar neskaidrību, bet ar vislielāko skaidrību un noteiktību. Protams, vieniem tas būs par labu, bet citiem par ļaunu. Visiem, kas savu kārību pievilti iet bojā, sekodami saviem grēkiem un maldu mācībām, tā būs briesmīga pamošanās. Bet ticīgajiem un Kristus izglābtajiem šī diena būs brīnišķīgā apokalipse. Tā būs viņa tiesas un taisnības atklāšanās. Tā būs ticīgajiem tīra, prieka un gaviļa diena. Tā būs prieka, brīvības, atraisīšanas diena, kad viss vecais būs atstāts aiz muguras un viss būs tapis jauns. Ar pārliecību dosimies pretī šai dienai. Dosimies pretī un cauri visiem laikmetīgiem izaicinājumiem, cauri visiem politiskiem, sociāliem un kosmiskiem izaicinājumiem. Jo mēs zinām, kas aiz tā visa stāv. Pareizāk, kurš aiz tā visa stāv? Mūsu kungs un pestītājs. Uz viņu mēs gaidām, uz viņu mēs ceram un paļaujamies. Un uz viņu mēs arī šodien ceram un lūdzam: nāc, kungs Jēzu, nāc drīz. Ticiet tam. Āmen.